jāpielaid. Wow! Paskatieties Liepājā. Kas par laiciņu? Es īstenībā gribu atzīties to, ka es jau biju pa nakti ar Bīteru laukā. Viņam bija pirmais testa kārtīgs tāds brauciens. Nu tāds kā kārtīgs. Bija ļoti bedrains un tā tālāk. Un man salūza amortizātoru atbalstu, arī pat glāze. Kaut kas ar redaktoru notika, bet nobraucam ļoti daudz. Bija mega krūti, čaļiem nolasījāmies jau no 7 vakarā, maucām līdz pat 2 naktī. Neko, tagad atzīšu servisu, skatīsimies, kas tur notiek, bet pirms tam jāpielaiž un jānot virsnieks. Jā, gribēju redzi, ko parādīt. Šitāds šmucīt ar sanāk. Kāds no priekšējiem ar akmeni izdauzīja, jo zem vēl nav kārtīgi sasalu. Līdz ar to grunts vēl ir mīgs. Polējot, ja tev vēl nagas kaut kāds, tad var normāli atraut pa priekšu. Jums vēl vienam no grupas bija šmut ar lukturiem. Labi, ka stikla vesela. 3 days later. Tā, kroči, mums nekur brauciens beidzās ar plaisu stiklā. You're fired. Yes, esam atbraukuši uz servisu, dzīsim iekšā to mazalīti un apsīsimies, kas tur mums īsti ir. Man tāda aizdoma, ka man ir glāze izlūzus. Nu neko, metinās iekšā pastiprinošo tad un cerams, ka radiators arī nav beidzies, jo dīvaini skaņas nāk. Vai nav skaists laiks ārā? Paskatieties, saulītis spīd. Daudz sniedziņa. Tā bišķi pa tālu laikam aizbraucu. Blīn, bet bija nereāli forši. Bišķi te pa daudz tie trakie ceļi bija, jo zin kā zeme nav uzsalūta. Grieders nav pārgājis un noliedz uzsnīgi, kad nav tās trakās bedres. Es vispār brīnos, kad tā mašīna atbraukus vienā gabalā. Bet jā, katrs mēs dabījām kaut ko salauzt, tie, kas normāli blietēja. Dainim izjuka ap 2 buferi, viņš vēl grāvi iebrauc, tāpēc, lai neieskriet Robim dirsā, smuko žurku nesasīs. Ja bija baigais putens un čaļi izdomāja, bišķiņ jāsabremzē pasākums. Jā, šajā pusē redz jau, kad riktenis galīgi izsēda, izgriezās un mums ir amortizators nolūzis vai izlūzis. Tu iesim skatīties. Jā, mums ir amortizators. Tā, kas te ir? Jā, nu baigi. Pa plānu. Bet vispār vairs nekā nav. Jā, bet labi, izsās, ka atbalsts mums ir vesels. Iemetināsim speciālo plāksni un būs labi, cerams. Blīn. Man jāsaprot, kas te vēl. Puses gumija. Izmukusi. Bet labi, tas neietekmē to skaņu dīvaino. No redaktora nenāk nekādas svaigās skaņas. Nekā forša panniņa. Jau priekš jau esam jau kaut kur jau paskrāpējuši, zini. Redakors izstās veseli, tas laikam tā skaņa varētu būt no amortizātora nāks. Un mums puses gumija pakaļ jāpielēj. Jep, skrūvējam nost riteni. Jep, šitā nu izstās no iekšpuses, un tagad no ārpuses. Arī kā apvilktais aplīts ir amortizators izsits otru caurumu. Tā, otrā pusē mums viss ir kārtībā. Nu labi, gaidām manu pašo metinātāju. Izsauc šalu no darba brīvdienām, lai bišķi izruči. Ir otrā diena, ārā sniega. Man ir sametināts atspēras atbalsts, un beigās izrādās arī redaktors bišķītis. Tagad metinām arī redaktoru. Citu man apskats, jo varianti nav, jāmauc un čaļi liek LED bārs, ejam pastīties. Tā, kurš ir būtu slavens YouTube'ā? Hello, motherfucker! Pasies kāms jau ir ar Uldu palīdzību uzgriezis. Uldu, kā ir? Lieliski. Tu esi lielākais motivātors šodien, malacis. Tāpēc man nekad šodien nav jātaisa. Ja nē, es būtu reāli aizbraucis mājās, datoru vienkārši spēlēt. Bet viņi teica, nē, aizmir. Tāpēc, ka tu esi mīkstājs. Pasies, ka Dainās uzlika ledbāriņu. Tur vēl viens liek ledbāri. Oskaram daudz laimes dzimšanas dienā. Tad man vēl ir plūdi boksā. Ieslēdz normāli. Tēm. Tā, un tad ir mana žurciņa. Kā jūs redzat, arī gamītas vietā.
Amīts vietā, otrs caurums arī aiztaisīts. Un mums nav redaktori. Bet atkal liels paldies Edijam. Edijs teica, Arči nečakarējies, atbraukšu tev sametināšu. Kur redzēt, svarka ir. Eļļa ar tūlīt būs. Vāki jau notīrījām. Tā kā visi baigi grib saņemties. Močīt, īpaši es. Bet tagad nesafilmēju procesu, jo nebija laika, jo mēs ar Ulu pa 2 redaktori ņēmām nost ar... 5 minūtēm. Jā, ar Ediju instrukciju. Komentārā tas ir ātri pirmo reizi vai ilgi? Pa 2, man liekas, tas vispār bijis. Nē. Un Edi? Bet tu jau mums izstāstīji par soļiem, kas jādara. Nu, jā, ko tu darīsi? Tā kā ārā starp citu ritīgi arī sniega, un mēs brauksim uz kaut kādiem saviem dopiem. Parādīšu, kā mums sniega. Tā ir tēma, ne? Jā, metīsim virsū tūlīt redaktoru un bliezīsim slēgtajām trasēm. Paldies vēl vienreiz čaļiem par motivāciju kaut ko darīt. Kroši mauksim redaktoru virsū un Uldis baltā galvina jakā jaunā mauks. Nekad neesmu taču skrūvējis mašīnu. Nu tad, kad vajag, tad skrūva. Tad, kad nav variantu, bļa. O, visi būs. Dovai sauc visus. Vēl viens, bļa. Kur ir tā kamera? Pareizi kameras priekšā jau var parādīt. Tur jau nav skrūva iztīkā. Tev viņš ir skrūva. Man es jau pusi kā izskatās kamerā. Nomainījām, visu salikām, uzskruvējām un man jau ir tāds bezs, ka nu, jā, lēž lejā. Tagad man ir uzliks redaktors, pasaulē īsākais, man liekas, 160 km/h gar gals viņam. Toši Daniels palīdz izmazgāt grīdas servisā, kā nekā pirmdien jau jāiet uz darbu, lai viss smuka tīrs. Viņš vispār vāc, man liekas, kāmju ūdeni tagad. Man jau arī. Tā jau arī bišķiņa? Man nebija tik daudz sniegu. Un tā, jau mēs tagad braucam uz viršiem un visi uztankosies. Gan šitie te. Bet tu man Godogu uzsauks par šito? Par ko? Tu, kas tu iztīk Vienīgais, ka mums var uzsaukt, tas ir Reku Uldim. Man? Tu man uzsauks? A, tu man palīdzēji kaut ko? Es tev telpas iztīru muļu. Tas jau pēc tevīm. Tu jau apčurājies no laimes. Tu apčurājies no laimes, kāda lēdi tev ir. Nu ko, laižam ielās. Braucam tagad ārpus pilsētas. Īstenībā ļoti daudz mašīnas nolasījāmies. Nezinu, man liekas, kāds 11, 12, varbūt pat vairāk. Ir arī pieredzējuši braucēji, kas zina foršākas ceļus. Neko žurkā jau tagad visi forši braucam. Nekāds dīvainas skaņas. Ļoti īsts redaktors, paik daudz jāslēdzās. Ponu čīksē, galvenais, ka iet uz priekšu. Būs labi. Tā kā vajag filmēt, nevarēšu action, bet ja kaut kur apstāsimies, tad jau safilmēs tā kā normāli trenēt skila. Tieši tik daudz mašīnas esam. Jau no Osīta bija Aštepselē. Es pieredzēju šo slēgtu priekšu. Uldis būs tas? Garais, tu esi sācis slīpēt, skatos. 2 gadus tev nevarēja pierunāt. Dzimšanas es slīpers. Garais tagad ir iemācījies arī slīpi iemest, ne tikai taisni. Students. Cīrvā un... Jop, cik pop, cik. Lik mūsu valkons, Bobiks. Viņš puš. Tāds labs šnieks īstenībā liekas. O, gangsters ar jaunajiem tālajiem. O. Kas bija? Nu, Quattro Powers. Quattro. Ko tāds saguras izties jau? Tāpēc, ka es teicu, ka man vajag ibumetri. Neiedzēri tādi? Piebraukt. Es tev prieti var iedot. Iedod viņam. Man liekas, ka viņš pa lielu vāri. Jā, bet es domāju, ātri atkratīsies daudz kas. Te jau tagad jau varēja redzēt, ka pa vidam daudz tiek. Kur vispār? Tā mums ir pirmais actions jau. Uldi, man likās, Uldi, kad ritīgi 90-nieks ir pēc tevis. Domāju, tā vai ritīgi jānes, tu tāds hopts? Jā. Kāpēc savs brālis Akauja pirmais? Mēs viens otru te učījām visu laiku. Tu tur normāli aizgriezies vilciņā. Bet tur jau arī bija apakšā. Kurš vilks Audi vai? Tāpēc, ka puses bija ritīgi labs un otru pusi rīt vienkārši. Boigā, Grant arī? Nārman. Lai visi. Bet izstījās ļoti labi, plakaniski, ļoti plakani gāja. Es nesapratu, tas līgums tiešām tādā 90 aiziet vai kas?
braucam tālāk. Tā esam izbraukuši pāris ceļus, bet tā diezgan sūdīgi bija. Tagad brauksim citu dopiņu. Tagad man šodien nav pasažieris, neviens nevar nofilmēt, kā man salons ir pilns ar manām rokām. Tā kā šoreiz kadri tikai šādi. Šī bija tēma, ne? Kur ritīgi? Šis bija nereāli labs. Visu tos līkumus. Man pietrūkst ātrāk bišķiņa. Es visu laiku bremzēju. Man baigi ieskrienās. Jo mēs arī, viņš jau neredz tos līkumus, tāpēc viņš jau nevar maukt arī. Pabraukt līdz ar to ātrāk, saprot? No tādā ziņā. Nu, šī bija tēma, ne? Tēma, yes. Ļoti labs bija. Jā, bija ļoti labs. Jā. Tie kalniņi augšā, lejā. Jā, kad tu eji tāds līkumā, Bet kalns ar normāli stepselēju. un pēkšņi kalnīgais. Bet baigā saķer, ne? Tev arī? Kaut kad viņa arī nebija. Nebija arī, jā, bet... Māc laiks ātrātais gals vai 5. visu laiku jāliek. Kas bija? Man vienkārši mietā. Ahuiena! Ko tu saki? Nevarēja ātrāk? Nē. Bailīgi bija, vai ne? Nezinu, kas ir tā kalnī. Jā, tas viens un otrs, ja es vēl ātrāk, man zūd saķer. Es jau pāris vietās nespēju sadzēsties. Jā, man jau arī bija tur, kur tur ritīgi dzēs, es domāju, ka jau bremzē ritīgi. Jau uz robežu, tur tā čuķi ātrāk un jau. Es tur dabūju to ritmu un man ritīgi kāpja ātrums, jau 5. jau liek. Tāpēc, ka tu redzi, kāds ir līkums, viņš neredz. Es redzu, es varu ātrāk pabraukt. Es arī redzu, kā tu. Tu vēl ātrāk var pabraukt, saprot? Tāpēc mums tā ir. Ja es, piemēram, zinātu, ka tie līkumi ātrāk ir, es jau ieturētu distanci, lai es varu... Vienu līkumu Es arī nezinu. Kroči, jā, šitā bija baigā tēma. Šis bija labs Vecpils dops. Nereāli krut. Man rītīgi patika. Tagad viss sapīpējas un tad jau domās, kur mašī tālāk, tā kā bliežam. Nu, ko izbraucam nežēlīgi ātru dopu, pārāk ātri, pārāk garlaicīgi bija tik ātri braukt. Saķeri ir nenormāli laba ar riepām. Tagad tie, kas grib ātrumu, tiem iesaka Michelins ar šipiņām. Trāk labi. Ko viss paēdīs, sapildīsies un bliezīs tālāk. Tu jau pa lauku laidīs laikam, ne? Šeit baigi izslidzināt šis gals. Bams. Tā ir klatra. Kroči bijām pie kāmja. Tagad Dulds parādīs, kā viņš pa lidlauku blietē vaļā. Šis ir psihopātiskais čals no mūsu. Veiksi? Maucam. Audi Quattro, let's go! Es reiz skaidrs tevi pieredzi. Pastāst. Pofi griez rīķi. Ko tev viņš atļaujās? To es saprotu. Nē? Te kāps izmauk. Tā vai otrais bišķi mazotājs ziet. Tas ir otrais tev gals? Jā. Tu tā traks esi. Un šitā jābrauc, teicu, šis ir traks čals. Tā tagad nākamais brālis Rebuks. Sveiki. Uzgriezīs līdz normāli. Sveiki, kanarēki. Tā man būs ko salīdzināt līdās. Kā jums? Kroči 1,8 pret 2,8. Pareizi? Jā. 2,8. Tu esi gatavs? Kāpēc tu tikšu ārā? Man pārsteigt. V6. Quattro. 1,8 turp. 1,8 turp pret 2,6 V6. Aiziet. Uldis vispār, man liekas, neatliež. Tur otro visu laiku redlainā. Parāk, kā tev deg. Tālu. Labs. Mums ir bildis. Te kāms izcēlēs. Jā, špopu tev klātrīt. Tā, kroči, mums nekur brauciens beidzās ar
plājas stiklā. Kurš katru dienu ir kā viens liels iečikars pa lielam. Visu laiku mīnusādi. Ne tikai degviela vajag, bet arī visu kaut ko vajag. Kurš mums ir redaktors, stikls, lampa un amortizators. Kaut kad sērijas beigās paskaidīsim, cik tu izmaksā šādu sezonu. Bīteri pagāsta, tad jau zinās, apmēram ir vērts vai nav vērts. Tā kaut kā tā, šodien otrā diena noslēgusies un brauksim mājās. Čaļiem patusēs bišķiņ viršos, čaļiem izrunāsim pēdējos ekšanas un tad jau visi līdzēsim pa mājām. Bet redaktors turēja, amīši neizlīd ārā un bija īstenībā afigēni. Pāris dobu bija labāk nekā vakar, tā kā baigā pēc stīgā. Bet Dainim un Uldim gan tur kaut kāds šaiz. Dainim laikam izplūdes kolektoru izšāva un Uldim kaut kas kardā notika. Taču kaut kas notika visu laiku tiem bīteriem. No, gaidām atkal sniegu un bliežam tālāk. Labrīt. Labrīt. Nav mikrofons. Saka, Nā? ko mēs darīsim? Brauksim šķērēt pa dienu. Ir bišķiņ sniedziņš uzsniegs? Es domāju, ka diezgan arī. Tā, mums svētdienas jau diena. Viens ir ātrāk piecēlies, otrs vēlāk. Kaut kas ir uzsnidzis un kaut kā jāizkliedējās. Tā kā mēs saku, kāpsim žurkā un meklēsim kaut kādu ziemu. Runā jau, ka nesot. Grants ceļi it kā labi, bet jāizbrauc pārbaudīt. Tā kā ņemsim jūs līdzi braucienā un skatīsimies, ir sniegs kaut kur vai nav uz slēgtīgiem ceļiem, protams. Tā kā redzējāt, vakar izklaides ar čaļiem, tad šodien dienas izklaides ar caku un žurīti. Ejam tīrīt sniegu. Nā. Bet ir uzsals īstenībā. Nu, ko žurīts? Mums ir apsnīgs. Varētu būt, ka Grants ir noteikti visu šitā te. Dēm. Tā, mēģināsim pieliest. Ko tu viņš mums teiks? Liks vai neliks? Stīgā. Notīrīsim bišķi sniegu. Kaitina bišķi tā sniega tīrīšana. Nu, ko esam atbraukuši uz vienu slēgto dopu. Sniedziņš ir bišķiņ uzsāls, tas ir labi. Tā kā pastīsimies, kas te lēni prātīgi. Jā, šoreiz esam vieni paši ar Ramonu, pārējie visi vēl tikai taisās. Tā kā galvenais kaut kur nesašļūkties, jo savādāk nebūs kas izvēl kādā. Davai, bliežam. Īstenībā forši šitā pavadīt svētdienu kopā ar savu mīļoto sievieti, foršo mašīnu. Kopumā ceļi bija labākā iepriekšējā dienā. Bija uzsnidzis, ir nedaudz uzsalis, bet nu bedres vienkārši trakas. Es te daudz ko dienas beigās pazaudēju, bet nu to jau jūs redzēsiet sērijas beigās. Gaišs ir labs. Pēdējā brīdī ieraudzīju. Jā. Labs. Bišķiņ pabraucām riktīgi kapitāli, kā jūs redzējāt. Skaists laiciņš. Nedaudz laikam ir tomēr plusī, jo sniegs tāds kraukšķīgs, bet mēs lēni prātīgi kurinam. Forši svētdienas
Tad ģimenes pasākums neliels ar mīļoto sievieti, tā kā bišķiņi izgāzēsim, un tad laižam kādu pīciņu apies garšīgi. Tad jau jāmetās mierā, jāsāk montēt video, vai ne? Bet nu, maucam tālāk. Tā esam garšīgi pāduši atsaku, un esam sagaidījuši arī uzreiz Uldu ar Kārli. Tā kā mums ir vēl 2 karavīri, mums vēl ir kāds 2 stundas, ko padargāties. Tad tagad mums Kārlis ir galvenais gids priekšā. Un Ulds aizmugurē, un tad jau skatīsimies, kur tad Kārlis mums aizvadīs. Tā kā, let's go! Kur tu esi? Mans stūrs pastulis izbeidzās. Ej, tīs. Uzlēja eļu un viss nāk ārā. Bet, kad ātri brauc, viņi baigi nevajag. Jā, devai brauc. Davai. Tā gadās arī tā. Tehnika paliek tehnika. Then walk with it. La 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 la. I'll just keep dropping it. Like there's no stopping it. Then walk with it. La 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 la. I'll just keep dropping it. Like there's no stopping it. Then walk with it. La 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 la. Nopērc Audi un raudi. Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Nopērc Audi un raudi? Labi, nedrīkst tā piesaukt. Kroči Uldim ir tā, ka viņš ir dabūjis konfekti un viņam tikko atņēma. Jo te ir nereāli labs ceļš, bet viņam beidzās stūrs pašmanātais kaut kur trubā izmuka. Man jau likās, ka viņš jau kaut grāvu paņēmis, bet nē. Uldis kāpēc? Nē. Nē? Nē. Brauks mājā atsatīsies? Nu, šodien nē. Tāpēc, ka Varēs savus vistiņas ēst kopinātās. Jā, tāpēc, ka rīt parīt jau būs plus. Nu, labi. Bišķi kā pabrauc. Nu, nē, nu jā. Tā kā jā, mēs arī brauksim mājās pa dopiem un Uldis brauks pa šoseju. Tā kā izbrauksim vēl pāris līkumiņus un tad jau mājās. Un būs labais. Galvenais, lai pašiem nekas nenotiek. Bet ir rītīgi nice. Tas sniedziņš tāds smags, bet ja bišķiņi izbrauc no špūriem ārā, tad gan bišķi čuriņi raustās. Bet nekādu vainu. Forši ir, forši. Atcerieties, ko es iepriekš teicu. Nopērc Audi un raudi. Labi, nedrīkst tā piesaukt. Nu, sviests. Blīd, mums izliec tilts, jā. Kaut vai neizlūz vai neizliec. Bet tas bija gaidāms, nu sviests pilnīgākais. Tu šaize. Kaut arī man gonka beigsies. Man liekas, es pat mājā netikšu. Man liekas, tev vajag traileri. Jā. O, tagad iet laika. Kaut kas te nav. Tāda viņi ir tie oriģināli. Kāpēc es šitā iet uz leju man? Es ceļu mašīnas augšana šitā locās man. Aizgāja? Nē. Viņš jau nefiksējās nekur tev, ne? Šajā brīdī mēs sapratām, ka tomēr nesanāks pats celt augšā un ielikt tiltu vietā. Tā kā jāizdomā risinājums, kā es varu tikt mājās. Kā jau redzējāt, tiltu vieta laikam parāvusies ar ārā. Un tagad pieņemam lēmumu lēnām 10 km tagad par pilnīgi nočakarāt granti braukt līdz šosejai. Un tā pa šoseju prātīgi līdz servisu. Nezinu, vai mēs tik tālu tiksim, bet nu cerams, jo man jau apnika braukt. Nu, tā citas sports vai hobijs. Bet es jau jūtu, kad tie ceļi vienkārši čau rasmi. Galvenais nesačakarēt labo riepu, tā gan es būšu dusmīgi. Bet nu jā, lēnām mizājam, man bišķi mašīna iet kaut kā šitā laikam pēc sajūtām. Stumjās. Bet nu, 3 days later. Var teikt, nepilnu stundu. Braucām 9 km līdz šosejai. Esam uz šosejas un tagad pamēģināsim saprast, vai mēs vispār varam pabraukt. Ja atlaiž gāzi, tad iet šķība. Kad jātur visu laiku gāzi. No ko braucam uz servisu. Cerams, ka aizbrauksim veiksmīgi.
Šī tik šķīpi mēs braucam. Normāli banānas. Un tagad uzgāzē. Reiz iztaisnojās bišķi stūri. Dabū iesprīgoties tiltiņš. Tā, esam uzlikuši mūsu bēdu brāli uz pacēlāju. Paņēmu instrumentu. Vienu skruvu atskruvēju un skatieties. Tas ir ļoti episki. Man jums nost riteni apzīsimies. Cik te visi slikti, varbūt tur pat nevar sataisīt un jāmet ārā. Bet es domāju, ka sataisīs. Bet labākais visā tajā, kas nāc sačukarējis. Riepa ir vesela. Bet viena nagla nav izkritusi. Ko? Palūrēsim, kā mums izstāsta. Mums te nekā nav. Bēdbrālis izstāsta, ka te jau ir kaut ko jau ir metinājuši. Paņemsim lukturīt. Te jau ir čaļi jau močējuši, metinājuši. Oi, kas sāpīgi izstāsta. Pastamies augstāk. Diem. Katrā ziņā es pasūtīju šīs te detaļas. Paldies čaļiem. Ātri noreģēju. Tā kā droši jums vajag visādas plāksnes, viņiem ir oriģinālas plāksnes, kā kopijas, visādas pastiprināšās plāksnes, tad rakstat šiem čaļiem un viņi jums ātri operatīvi palīdzēs un atsūtīs. Pagaidīs, kad atnāks man, tad pasīsimies kādas kvalitātes un te jau domāsim, kur mēs to vispār varam iemetināt un varbūt pat vajadzēs ņemt nost bāku, jo baigi tūp bāku ir, kas parādīšu. Lieka, lai sametinātu. Te jau jāmetina pa lielam, tur bākēņu nost. Tā kā neko, sagaidīsim metinātāju mūsējo un spriedīsim, ko varam darīt. Mūsu glāze arī turās, ko piemetinājām. Kroči episki, šis ir žurku sindroms, ja grib ar žurku vālēts. Nopirkt, man liekas, 48, tik traki vēl nebūtu, bet ar 90 to vispār būtu mērcīt. Tiekamies nākošajā epizodē, ar šo arī beigsim. Tad jau nākošajā epizodē parādīšu, kā mēs tikām galā ar šo problēmu. Un tiekamies jau 1. februārī Ērgļos Brieškalna gonkā, jo Bīters mums ir gatavs iekrot Brieškalna pakāji. Ceru, ka tev patīk šis video un lūdzu piesako man, jo man tas ir ļoti svarīgi, jo šogad mums ir uzdevums savākt 10 000 sekotāju YouTube.